Komerclikuma grozījumi, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, nosaka, ka SIA un akciju sabiedrībām ir jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro, proti reģistrā ierakstītās summas latos ir jāaizstāj ar summām eiro. Lai papīri būtu kārtībā, tas jāpaveic līdz 2016. gada 30. jūnijam. Taču atcerieties, ka iesniegt dokumentus uzņēmumu reģistram ir iespējams arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Un kāpēc gan stāvēt rindā, ja visu var paveikt mājās vai birojā ar tasi garšīgas tējas uz galda? Šajā video pamācībā uzzināsiet, kādi dokumenti nepieciešami, lai veiktu pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, kā tos pareizi sagatavot elektroniskā formātā un iesniegt portālā latvija.lv. Lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un veiksmīgi iesniegtu dokumentus portālā latvija.lv, jums jāņem vērā dažas būtiskas nianses. Pirmkārt, veikt pieteikuma aizpildīšanu var, autentificējoties ar jebkuru no portāla latvija.lv piedāvātajiem autentificēšanās veidiem, ar e-paraksta viedkarti, ar elektronisko identifikācijas karti vai ar portālā piedāvātajām internetbankām. Pievērsiet uzmanību, lai parakstītu portālā izveidoto pieteikumu, jums noteikti būs nepieciešama e-paraksta viedkarte vai elektroniskā identifikācijas karte. Savukārt, parakstīt pievienojumus dokumentus varēsiet gan ar e-paraksta viedkarti, gan ar elektronisko identifikācijas karti, gan ar virtuālo e-parakstu. Otrkārt, jums jāizmanto Internet Explorer pārlūku programmu, lai būtu droši, ka pārreģistrācijas process neietekmēs tehniskas kļūmes. Lūdzu, citu pārlūku programmu neizmantojiet, jo nevaram garantēt veiksmīgu rezultātu. Treškārt, pārliecinieties, vai jums ir pieejama jaunākā Java aplikācija, aktivizējot portālā latvija.lv pieejamo tiešsaistes linku. Ceturtkārt, ņemiet vērā, ka pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro ir bezmaksas pakalpojums, proti, tam netiek piemērota valsts nodeva, bet, ja vienlaikus plānojat veikt arī citas izmaiņas, par tām tiks piemērota apmaksa saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā pakalpojumu apmaksājums būs nepieciešams konts kādā no norādītajām bankām. Ja iepriekš minētie nosacījumi raizes nesagādā, varat būt pārliecināts, ka pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro portālā latvija.lv būs veiksmīga. Pirms pieteikuma aizpildīšanas portālā latvija.lv vēlams iepriekš sagatavot visus dokumentus, kas būs nepieciešami pamatkapitāla pārreģistrācijai uz eiro un būs jāpievieno pieteikumam. Jums ir jāsagatavo 4 dokumenti – dalībnieku sapulces protokols vai protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu, pilna statūtu teksta jaunā redakcija, statūtu grozījumu teksts, ja esat SIA, tad arī dalībnieku reģistra nodalījums. Informāciju, kā soli pa solim pareizi šos dokumentus sagatavot, atradīsiet video pamācībā dalībnieku reģistra nodalījums un pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro, kādi dokumenti nepieciešami un kā tos sagatavot. Reģistrācijas pakalpojumu ietvaros pievienotajiem dokumentiem ir jābūt ne tikai iepriekš sagatavotiem, bet arī katram atsevišķi parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Kad dokumenti sagatavoti, varat sākt pieteikumu aizpildīšanu portālā latvija.lv. Atveriet portālu latvija.lv un lapas augšējā izvēlnē, sadaļā e-pakalpojumi, meklēšanas lodziņā ierakstiet uzņēmuma reģistra e-pakalpojumu nosaukumu, un tas ir reģistrācija uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Lai sāktu e-pakalpojumu izmantošanu, nospiediet saiti Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu. Autentificēties var ar kādu no portāla latvija.lv piedāvātajiem autentificēšanās veidiem, ar e-paraksta viedkarti, ar elektronisko identifikācijas karti vai ar portālā piedāvātajām internetbankām. Pēc veiksmīgas autentificēšanās atvērsies informatīvā sadaļa par e-pakalpojumu lietošanas nosacījumiem, ierobežojumiem un ieteikumiem. Iepazīstieties ar tiem un kā apliecinājumu tam atzīmējiet rūtiņu piekrītu e-pakalpojumu lietošanas nosacījumiem, kas atrodam apakšā. Kad tas paveikts, spiediet pogu
tālāk. Nākamajā solī atvērsies izvēle ar vairākām iespējām. Lai veiktu pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, jums jāizvēlas pirmā izvēle – jauns reģistrācijas pieteikums. Nākamajā izvēlē jāizvēlas izmaiņu reģistrācija. Tālāk ierakstiet savu uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru. Ierakstāt nosaukumu, neminiet subjekta tiesisko formu. Piemēram, SIA sakārto papīrus pārstāvis ailē nosaukums rakstīs sakārto papīrus. Kad tas paveikts, spiediet pogu meklēt, atzīmējiet savu uzņēmumu un spiediet tālāk. Nākamajā solī jums jāizvēlas veidlapa. Lai veiktu pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, SIA un akciju sabiedrības izvēles veidlapu, pieteikums izmaiņām komercreģistrā 18. veidlapa. Sadaļā e-pasta adrese norādiet to e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt informāciju par pakalpojumu gaitu, piemēram, sistēmas paziņojums par pieteikumu saņemšanu vai saņemt lēmumu. Lai turpinātu, spiediet tālāk. Tagad jums jāizvēlas, kā vēlaties saņemt uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu par pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro. Tiek piedāvātas 4 iespējas – portālā, e-pastā, pa pastu vai personīgi. Ņemiet vērā, ka veicot tikai pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, valsts nodeve netiks aprēķināta. Tomēr, ja nolemsiet veikt papildus izmaiņas un dokumentus saņemt elektroniski, ietaupīsiet finanšu resursus. Kad izvēle veikta, spiediet pogu tālāk. Pievērsiet uzmanību, ka pārreģistrējot pamatkapitālu uz eiro, jums jāizvēlas tikai viens no piedāvātajiem grozījumu veidiem – pamatkapitāla izmaiņas pārējai uz eiro. Spiediet pogu tālāk, lai turpinātu darbu. Šajā sadaļā jums jānorāda daļu akciju skaits, daļas akcijas nomināla vērtība, parakstītā pamatkapitāla un apmaksātā pamatkapitāla lielums, izteikti eiro. Šiem skaitļiem jāsakrīt ar skaitļiem, ko minējāt jau protokolā, statūtos un statūtu grozījumos. Parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla summas atšķirsies tikai gadījumā, ja daļu no pamatkapitāla neesat vēl apmaksājis. Kad esat ievadījis skaitļus, aplieciniet to pareizību un turpiniet spiežot pogu tālāk. Nākamajā solī jums ir jānorāda informācija par uzņēmumu dalībniekiem. Fiziskajām personām ir jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā adrese. Ja nav Latvijas personas koda, papildus jānorāda dzimšanas datums. Juridiskajām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Ja uzņēmumā ir vairāki dalībnieki, informācija jāpievieno par katru no tiem. Norādot arī katram dalībniekam piederošo daļu skaitu, daļas nominālu vērtību un piederošā pamatkapitāla kopsumu, izteiktus eiro. Tālāk jānorāda datums, kad sagatavoti papildus iesniedzamie dokumenti, proti dalībnieku reģistra nodalījums un statūti jaunā redakcijā. Pievērsiet uzmanību, ka jānorāda dokumentu sagatavošanas datums, nevis pieteikuma aizpildīšanas portālā latvija.lv datums. Kad tas paveikts, jums ir jāapliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumenti atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un komersanta pieņemtajiem lēmumiem. Tagad ir pienācis laiks augšupielādēt iepriekš sagatavotos dokumentus. Jums jāpievieno jau iepriekš minētie 4 dokumenti – dalībnieku sapulces protokols vai protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu, pilna statūtu teksta jaunā redakcija, statūtu grozījumu teksts un dalībnieku reģistra nodalījums. Šo pievieno tikai SIA. Sadaļā citi dokumenti jums ir iespēja pievienot papildus dokumentus, ja tādi nepieciešami, piemēram, pilnvaras. Pievērsiet uzmanību, ka šiem dokumentiem ir jābūt iepriekš sagatavotiem un katram atsevišķi parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Kad tas paveikts, spiediet pogu tālāk. Kad ievadīti visi nepieciešamie dati un pievienoti dokumenti, jums jāsniedz informācija par personām, kuras parakstīs pieteikumu. Jums jāievada personas vārds, uzvārds, personas kods, parakstītāja status, ja nepieciešams, cits tiesiskais pamats,
parakstīšanās vieta un e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts uzaicinājums parakstīt pieteikumu. Nākamajā solī jums ir iespēja vēlreiz apskatīt aizpildīto veidlapu un nepieciešamības gadījumā, spiežot pogu atpakaļ, izlabot kļūdaini ievadītos datus. Nospiežot pogu tālāk uz norādīto personu e-pastiem, tiks nosūtīts informatīvs paziņojums, ka persona tiek uzaicināta portālā parakstīt pieteikumu. Atverot tiešsaistes linku e-pastā, jums tiks piedāvāta iespēja autentificēties pakalpojumam. Pēc autentifikācijas jāapstiprina noteikumi un jāizvēlas izvēle pieteikumi parakstīšanai. Ja ir norādīti vairāki pieteikumu parakstītāji, tad informatīvais paziņojums par pieteikumu parakstīšanu tiks nosūtīts secīgi pēc kārtas katram parakstītājam. Vienkāršāk sakot, no sākuma informatīvais paziņojums tiks nosūtīts pirmajam pieteikumu parakstītājam, un otrais to saņems tikai tad, kad pirmais būs parakstījis, un tā tālāk. Ja jūs veicāt gan datu ievadi, gan norādījāt sevi kā pieteikumu parakstītāju, tad nospiežot pogu tālāk, būs iespējams uzreiz parakstīt pieteikumu veidlapu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Izvēloties parakstīt pieteikumu, tiks atvērts e-parakstītājs. Lai dokumentam pievienotu e-parakstu, jānospiež poga parakstīt un jārīkojas saskaņā ar norādēm. Ja parakstīšana būs noritējusi veiksmīgi, tiks parādīts atbilstošs paziņojums. Dokuments parakstīts un pievienots. Taču ņemiet vērā, tagad jūs esat tikai parakstījis pieteikumu, nevis pieteicis pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, bet mieru tikai mieru, atlicis vairs pavisam nedaudz. Spiediet pogu tālāk. Lai iesniegtu aizpildīto pieteikumu pamatkapitāla pārreģistrācijai uz eiro un tam pievienojamos dokumentus uzņēmumu reģistram, spiediet pogu iesniegt pieteikumu uzņēmumu reģistram. Vēršam uzmanību, ka apstiprināt pieteikumu iesniegšanu ir iespējams arī izvēlnē nepabeigtie pieprasījumi, nospiežot pogu iesniegt dokumentus. Ja pieteikumu paraksta vairākas personas, tad dokumentu iesniegšanu uzņēmumu reģistram veids persona, kura pēdējā paraksta pieteikumu, vai arī persona, kura to sagatavoja. Arī šajā gadījumā dokumentu iesniegšanu veicama sadaļā nepabeigtie pieprasījumi, nospiežot pogu iesniegt dokumentus. Apsveicam! Dokumenti sagatavoti un iesniegti. Tagad atliek vien sagaidīt lēmumu. Papildus informāciju noteikti atradīsiet mūsu mājaslapā www.sakārtopapīrus.ur.gov.lv. Uzņēmēji, sakārto papīrus jau šodien un dari to elektroniski portālā www.latvija.lv, kur un kad pašam ir ērtāk.